Labdien, mani sauc Karolīna Eliksne, es esmu ginekoloģijas dzemdību speciālists un Biobanka Hārtas cilmes šūnu bankas vadītāja. Šodien es mazliet pastāstīšu jums par to, kas tad tās īsti ir cilmes šūnas, kā mēs tās varam iegūt un kur tad vēlāk arī izmantot. Tad pirmkārt es pastāstīšu, kas ir cilmes šūnas. Cilvēkam veidojoties, mēs izejam cauri vairākiem attīstības etapiem. Arī mūsu šūnas no ļoti vienkārši diferencējas dažādos virzienos un var specializēties kādos konkrētos audos vai orgānos. Lūk, tad cilmes šūnas ir šīs pirmatnējās nediferencētās šūnas, kuras vēlāk atkarībā no vietas veida, kur un kā tās ievada, tās var veidoties par šiem audiem vai šūnām, kas tad konkrētiem cilvēkam pie konkrētās saslimšanas vai konkrētā veselības stāvokļa ir nepieciešams. Cilmes šūnas, tās, kuras mēs varam iegūt no bērniņa nabassaites, iedalās divos veidos. Ir asins cilmes šūnas un ir nabassaites audu cilmes šūnas. Nabassaites asiņu cilmes šūnas šobrīd pasaulē jau tiek plaši izmantotas ikdienas medicīniskajā darbā. Tās tiek lietotas vairāku saslimšanu ārstēšanā vai arī pēc šīs saslimšanas pamata ārstēšanas, lai atjaunotu organismu normālo funkcionēšanu. Nabassaites audu cilmes šūnas varbūt pagaidām ikdienas praksē netiek lietotas tik bieži, taču norit ļoti plaši klīniskie pētījumi par tām, un nabassaites audu cilmes šūnu iedarbības potenciāls ir daudz plašāks. Tātad šīs nabassaites audu cilmes šūnas, ko sauc arī par mezenhimālijām cilmes šūnām, izmanto, varētu teikt, teju visās organisma sistēmās to visu ārstēšanai. Ir dažādi pētījumi par to izmantošanu kaulu locītavu sistēmā, proti balsta kustību aparāta sistēmā. Piemēram, osteoartrīts, reumatoīdais artrīts, stāvokļi pēc traumu terapijas vai arī dzīves kvalitātes atgūšana pacientam novecojoties. Vēl šīs mezenhimālās cilmes šūnas ļoti bieži izmanto dažādu neirodeģeneratīvo saslimšanu ārstēšanā. Alzheimer slimība, multiplā skleroze, tie ir tikai piemēri. Ļoti bieži tiek pieminēti arī insulti, pēc kuriem, lai pacients atgūtu dzīves kvalitāti un spēju normāli funkcionēt, tiek lietota mezenhimālo cilmes šūnu terapija. Es kā ginekologs varu pieminēt pētījumus, kuros nabassaites audu cilmes šūnas tiek lietotas reproduktīvās sistēmas saslimšanas ārstēšanai. Tādas slimības kā olnīcu, izsīkums, dažādas dzemdas patoloģijas, starp citu arī vīriešu neauglības ārstēšanai tiek izmantotas mezenhimālās cilmes šūnas. Dažādās valstīs klīniskajā praksē mūsdienās nabassaites audu mezenhimālās cilmes šūnas tiek izmantotas arī cukura-diabēta ārstēšanai, aknu saslimšanu ārstēšanai, dažādu sensoru sistēmu, piemēram, redzes vai dzirdes aparāta atjaunošanai. Noteikti gribētu pieminēt arī COVID-19 seku ārstēšanu, kur arī ļoti veiksmīgi tiek izmantotas nabassaites mezenhimālās cilmes šūnas. Izvēloties paņemt mazulīšu cilmes šūnas, jūs nodrošināt drošību ne tikai pašam mazulītim ilgtermiņā, bet arī visai ģimenei. Paskaidrošu, kāpēc. Šīs cilmes šūnas, protams, ja ir sadarība, kam ģimenes locekļu ietvaros notiek visai bieži, šīs cilmes šūnas var izmantot arī radinieku ārstēšanai. Un visbiežāk mēs domājam par brāļiem, par māsām, bet cilmes šūnas var izmantot arī vecāku, vecvecāku, citu radinieku terapijā vai dzīves kvalitātes uzlabošanai. Turklāt cilmes šūnu derīguma termiņš pēc jaunāko pētījumu datiem ir praktiski neierobežots, tās var uzglabāt ļoti ilgstoši ar domu, ka nekad nevar zināt, kurā brīdī tās īsti ievajadzēsies.
Izvēloties saglabāt cilmes šūnas bioloģiju kārtas Portugāles laboratorijā, jūs varat papildus izvēlēties arī pakalpojumu garantētais fonds. Tas paredz, ka ja bērniņiem būs kāda no sarakstā minētajām slimībām, tad šī ārstēšana ar cilmes šūnām būs apmaksāta. Turklāt šis garantētais fonds attiecas ne tikai uz pašu bērniņu, bet arī ar sadarīgu ģimenes locekli. Tātad, ja bērniņu, brāliņu, māsai, jums pašiem kā vecākiem, varbūt kādam citam tuvam ģimenes loceklim būs nepieciešama terapija ar cilmes šūnām, un šīs mazulīšu cilmes šūnas būs izmantojams, tad garantētais fonds attiecas arī uz pārējiem ģimenes locekļiem. Nabas saites cilmes šūnu paņemšanas process no jums, no topošu vecāku viedokļu, nebūtu nav sarežģīts. Jūs nāksiet pie mums uz sarunu, un pēc līguma noslēgšanas mēs jums izsniegsim speciālu kasti, kurā iekšā būs nabas saites cilmes šūnu paņemšanas komplekts. Ar šo komplektu jūs dosieties tālāk uz dzemdību iestādi brīdī, kad sāksiet dzemdības, un atdosiet šo kasti vecmātei. Un tālāk jau jūsu rūpes tur praktiski vairs nav nekādas, visu tālāko izdarīs vecmāte, kā arī mūsu speciālais medicīniskais kurjers, kas tālāk jau šo kasti nogādās līdz attiecīgajai laboratorijai, kur būsiet izvērtējušies, proti Portugālē, apvienotajā Karalistē vai arī Šveicē. Tālāk šajā laboratorijā notiks ļoti rūpīgas pārbaudes, kas pārbaudīs esošo materiālu gan uz dažādu infekciju esamību, gan, protams, arī uz dzīvotspēju. Respektīvi, cik ļoti šīs cilmes šūnas būs ar potenciālu noderēt tiešām vēlāk pēc gadiem, ja tās būs nepieciešams. Tālāk jau jūs maksāsiet tikai tad, kad būs saņemta pozitīva atbilde, ka šīs cilmes šūnas tiešām ir izmantojamas. Biobanka kārtas norēķinu sistēma ir tāda, ka jāmaksā jums ir tikai vienreiz. Protams, jūs varat izvēlēties arī šo summu sadalīt mazākos maksājumos, bet nekādi ilgstošie maksājumi par cilmes šūnu uzturēšanu katru gadu jums jāmaksā nav. Daudzām grūtniecēm rodas jautājums, ja man ir paredzētas ķeizargrieziena dzemdības vai dzemdību ierosināšana, vai ja gadās kāda cita dzemdību komplikācija, vai nebūs tā, ka visa šī paraugu ņemšana, nabasaites cilmes šūnu paraugu ņemšana būs traucēta, vai arī tieši otrādi. Vai gadījumā nav tā, ka ņemot nabasaites cilmes šūnas, mēs kaut kādā veidā ietekmējam dzemdību procesu. Es gribētu visus topošos vecākus iedrošināt, nē, tā nav. Tad nabasaites cilmes šūnas var ņemt gan priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem, gan, ja ir bijušas kādas dzemdību manipulācijas, ja dzemdību laikā ir saņemti medikamenti. Un, protams, to var darīt arī ķeizargriezienu, gan plānoto, gan akūto ķeizargriezienu laikā. Tad vēl es noteikti gribētu teikt, ka cilmes šūnu ņemšana neietekmē arī dzemdību gaitu, proti vecmāte ņem šīs cilmes šūnas, neatkarīgi no tā, vai tās ir asins vai audu cilmes šūnas. Jau tad, kad bērniņš ir piedzimis, pat ja ir bijušas kādas akūtas situācijas, vecmāte vispirms atrisinās šīs akūtās situācijas, un tikai tad pievērsīsies nabasaites cilmes šūnu ņemšanai, tad, kad viss jau ar jūsu un jūsu mazulīšu veselību būs kārtībā. Un es gribētu iedrošināt, jo tas ir mīts, ka šī nabasaites paraugu ņemšana, lai iegūtu cilmes šūnas no asinīm vai no audiem, kaut kādā veidā ietekmē nabasaites pulsācijas laiku. Nē, mēs tieši tāpat varam gaidīt, kamēr nabasaite izpulsē, un tad ņemt paraugu nabasaites asiņu vai audu cilmes šūnas iegūšanai jau pēc tam. Biobanka kārtas cilmes šūnu banka piedāvā arī nabasaites cilmes šūnu saglabāšanu dažādos apjomos. Jūs varat izvēlēties saglabāt tikai nabasaites asiņu cilmes šūnas, tikai nabasaites audu cilmes šūnas vai gan asiņu, gan audu cilmes šūnas. Turklāt mēs esam vienīgā cilmes šūnu banka Latvijā, kas piedāvā arī saglabāt papildus apjomu un nabasaites cilmes šūnām. Proti ir dažādi līmeņi ar atšķirīgiem nabasaites cilmes šūnu apjomiem, ko laboratorija, protams, pirms tam izvērtējot šo cilmes šūnu dzīvotspēju, var saglabāt. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par nabasaites asiņu šūnu paņemšanu,
transportēšanu, pārbaudēm vai izmantošanu, tad droši zvaniet uz telefonu numuru 28 64 64 74. Mūsu mājaslapā www.biobanka.lv un arī mūsu YouTube kanālā jūs varat atrast ļoti interesantas un vērtīgas sarunas par un ap grūtniecības plānošanu, grūtniecības laiku un dzemdībām. Šeit es, Dr. Karlīne Elksne, runāju ar dažādu jomu speciālistiem, gan tiem speciālistiem, kas ir atbildīgi par mūsu psihoemocionālo veselību, gan dažādiem ārstiem, fizioterapeitiem, dūlām, vecmātēm. Es runāju par to, kā tad pēc iespējas veiksmīgāk varētu noritēt mūsu gaidību laiks un dzemdības. Es ceru, ka arī jums noderēs šīs sarunas. Aicinu jūs apdomāt šo jēgpilno lēmumu un gaidām jūs ciemos uz teju Biobanka Harts Cilmes Šūnu bankā.